Mani sauc Linda, un mans jautājums ir, kā rodas sapņi. Sapņi rodas no nervu impulsiem smadzenēs. Sapņi rodas miegā un naktī. Tādēļ ir vajadzīga nakts. Sapņi patiesībā rodas no tā, kad dvēsele pameta ķermeni un ceļo paralēlajās pasaulēs. Mēs pārstrādājam dienā pieredzēto, zemapziņā pieredzēto. Varbūt sapņi rodas tāpēc, ka cilvēkam ir kaut kādas ieceres un idejas, un cilvēks to visu izklāstā naktī savu. Tad sapņi rodas tā, ka jūs bērniņi pa visu dienu esat izdarījuši dažādas lietiņas, un tad jūs aizmiegat un jūs nosapņojat, ko jūs darīsiet rītdien. Sapņi rodas, jo mums smadzenēm miegā nav ko darīt. Sapņu laikā mēs atpūšamies. Dažkārt mūsu sapņi ir ļoti priecīgi un jauki, jo mēs esam noklausījušies kādu interesantu pasaku, esam domājuši labas domas, mums ir kādas vēlmes, kuras mēs gribam, lai piepildās, un tad mums rādās tādi jautri un priecīgi sapņi. Ja diena ir bijusi bēdīga, tad var gadīties arī bēdīgie sapņi. Tieši tāpēc vakarā pirms iešanas gulēt vislabāk ir parunāt ar mammu vai tēti vai kādu citu mīļu cilvēku un izstāstīt, kas dienā noticis, tad būs priecīgie sapņi. Manuprāt, sapņi ir vienīgais, kā izcelšanos mums nevajadzētu zināt. Manuprāt, sapņi ir tās emocijas, ko mēs vienkārši nevaram atklāt sev paši godīgi, pie skaidras apziņas esot.